Tā, labdien, klātesošie. Varbūt nākam iekšā, jo laiks jau mums ir pienācis virzīties tālāk, kamēr sasaidīsimies, lai mēs vienos, tā teikt, varētu sākt jau nākošo sesiju. Man jāatvainojās, ka es nepiedalījos pirmajā sesijā, mums bija augšā tikšanās vēl pašvaldību cilvēkiem par dažādiem tādiem vairāk citiem jautājumiem, bet mēs pieskārāmies arī šai te ekspertīzes aktualitātei kā tādai, ja? Un arī pašvaldību būvvalžu pārstāvjiem šis jautājums ir, tā teikt, gan interesants, un viņi arī grib zināt no savas puses, tad kā būs turpmāk un tā. Es saprotu, ka jūs sākotnēji jau parunājāt par tām lietām, kā cilvēki, fiziskas personas dabūna šo certifikātu un vairāk vai mazāk atbildes dabujāt. Ja nē, tad arī, protams, vēl es pats mēģināšu atbildēt, ja kaut kādi neskaidri jautājumi palikuši. Tāpatās jau pārnājāt arī par šo organizatorisko kārtību. Ja? Un arī tur noteikti ir atvērti vēl kaut kādi jautājumi. Nekas jau arī nebeidzās šodien, ja ir kaut kas vēl palicis tāds, kas nepaspējas uzdot vai kā, to noteikti var mums atsūtīt vai rakstiski, vai arī nākošā tikšanās reizēs uzdot šos te jautājumus. Tā kā mēs nekur neizgaistam šodien, un nav tā, ka arī tas, ko mēs šodien sakam, ka tas ir akmenī iekalts. Ja? Es mēģināšu pastāstīt tos galvenos akcentus, ja? bet redzams, ka tas normatīvais regulējums, viņš ir zināmā mērā arī tāds interesants, un arī jūs noteikti šajā visā dodiet savu pienesumu. Jo uzdodot arī savus jautājumus, mēs arī faktiski tas ietekmē arī mūsu viedokli. Jā, ar to arī ir jārēķinās. Nu tā, laikam tad visi ir sasēdušies. Tas, ko es šodien vēlos nedaudz jums izstāstīt, un es tam veltīšu apmēram 20-30 minūtes, es tieši to sadarbības ietvaru par mums, kā valsts kontrolas iestādē būvniecībā un ekspertīžu veicējiem. Un jūs redzējāt no izdales materiāliem, tur faktiski ir tādi 3 akcenti. Tātad gadījums, ja mēs esam šī te tirgus uzraudzības iestāde par ekspertīžu tirgu kā tādu, ja? Un atsevišķi gadījumi, kad ja mēs runājam, kad birojas ir kā ekspertīzes pasūtītājs un ekspertīzes veicējs. Nu, lūk. Un ejot tālāk jau par šo ekspertīžu tirgu, ja? Un kur atsevišķi mēs no savas puses esam šī valsts kontrolas iestādēs, pirms jau tādas dziļākas diskusijas, vēlētos arī jums pajautāt, vai, teiksim, vispār akcentēt, jo, ziniet, tātad tirgu, ja mēs runājam, tad ir būvprojekta ekspertīzes un ir būvju ekspertīzes. Ja? Un ir tāds, zināmā mērā, varbūt retorisks, bet jautājums, ja mēs runājam par tirgiem, kurš no šiem 2 tirgiem ir lielāks? Vai tas tirgus, kur mēs runājam par būvprojekta ekspertīzēm, vai tas tirgus, kur mēs runājam par būvju ekspertīzēm? Vēl pirms es virzos tālāk, man ir jautājums, vai starp klātsošajiem ir ekspertīžu veicēji? 1, 2, 3, ir, jā. Tā kā noteikti ekspertīžu veicējiem varētu būt viedoklis par šo jautājumu. Ir kādam viedoklis, kurš no šiem 2 tirgiem ir lielāks? Kur jums vairāk darba ir? Ar projekta ekspertīzēm vai ar būvu ekspertīzēm? Ja? Jo, protams, ka šeit ir dažādi, te var runāt par to, mēs runājam par ekspertu skaitu. Ja? Ekspertu skaits faktiski būves sektorā ir lielāks nekā projektēšanas sektorā. Kopumā, ja mēs runājam par būvu prakses cilvēku skaitu. Ja mēs runājam par potenciāliem pasūtītājiem. Man bija interesanti, mums bija tāda saruna ar pašvaldības savienību, kur faktiski akcentēja tieši, ka, ziniet, tur būvvalde pieprasa ekspertīzi un tā tālāk. Būvvaldes ekspertīzi pamatā pieprasa saistībā ar projektēšanas lietām. Un bieži vien mēs redzam, ka projektēšanas sakarā it kā ir daudz, bet tas, ko mēs arī paši redzam šobrīd, mums arī pārliecība, ka tieši uz būvēm vajadzētu būt pasūtītāju skaitam lielākā apjomā. Jautājums, ja mēs runājam par prasību apjomu. Ja? Kur tad prasības ir vairāk par ekspertīzi? Vai prasības vairāk ir noreglamentētas ir būvprojekta sakarā vai attiecīgi vairāk ir būvju sakarā? Un tieši tāpatās mēs runājam arī par darba apjomu, par to arī zināmas spekulācijas bijušas, tad ko nozīmē ekspertīze un cik daudz viņai būtu jādara darbs. Un beigās par to darbu arī kādam jāmaksā. Tad kur tas naudas ir vairāk, kurā sektorā? Jo skaidrs jau viens, ka tirgus radīs pieprasījumu un pieprasījumu savukārt apmierinās tie cilvēki, kas rada ar ekspertīzēm kā tādām. Un šobrīd mums nav nekādu objektīvo datu, izņemot viens objektīvs dats, un es varbūt šo datu parādīšu, ja mēs runājam par tādu sadaļu kā par prasībām būvprojektiem. Šeit ir uzskaitīts stabiņā visi ministra kabineta noteikumi speciālie, sākot ar ēkām, beidzot ar radiācijas drošības būvēm. Mēs no augšā uzliekam to stabiņu, ka mēs runājam par šīm te prasībām, kas ir būtiskās prasības attiecīgi no likuma. Ja? Mēs speciāli izcēluši esam viņas krāsām, sākot ar amatu, tā teikt, melnā, kas mums ir attiecīgi mehāniskā stiprība, beidzot ar ilgspējības jautājumiem, ilgspējības prasību.
Un dzeltenā ielikām visu kopā. Nu, tad, ja mēs teiksim, nav atsevišķi noteikts, runāsim par visām prasībām kopā. Divos, faktiski, ministra kabineta noteikumos ir atsevišķi izcelts tas, kad būtu jāskatās, veicot šo te būvprojektu ekspertīzi, izējot no mehāniskās stiprības, ugunsdrošības un lietošanas drošības. Pie kam ir interesanti tas, kas mēs runājam par ceļiem, tad ceļos mēs nerunājam par valsts ceļiem, mēs runājam par mazajiem, par ielām un par pašvaldību ceļiem. Tur ir šis jautājums, jā, atsevišķi akcentēts. Un tagad mēs paskatāmies, kas ir atsevišķi visos noteikumos sarakstīts. Ja, noteikumos ir šīs atsevišķās daļas, kuras ir jāekspertē. Tās ir atsevišķi uzskaitītas. Un tad mēs savukārt ieliekam šeit iekšā krāsu, pret ko tad šī attiecīgā daļa būtu jāekspertē. Pret kādu no prasībām. Par ko mēs runājam. Ja mēs runājam, piemēram, par to pašu arhitektūras sadaļu, tad pret ko mēs viņu skatīsimies? Pret mehānisko nespēju? Vai pret ilgspējības jautājumiem? Vai attiecīgi, piemēram, par to pašu lietošanas drošību? Mēs šeit esam šobrīd salikuši krāsas, kā mēs no savas puses to redzam. Ja? Bet tas jebkurā gadījumā ir tikai mūsu arī pieņēmums. Un tad mēs pārējām pāri visiem šiem te atsevišķajiem tādiem ministra kabineta noteikumiem, un mēs redzam, cik mums sanāk raiba bilde. Un kas man pašam ir pārsteigums, ka, piemēram, radiācijas drošības būves, ja mēs runājam par radiācijas drošību, kur mēs visi saprotam par paaugstinātiem riskiem un tā tālāk. Radiācijas drošībā mēs runājam tikai par inženieru risinājumu daļu, par darba organizēšanas projektu un tā tālāk. Piemēram, par to pašu nespējas jautājumiem mēs atsevišķi nerunājam. Ja? Savukārt, ja mēs runājam par meliorācijas sistēmām, tur gan mēs runājam par visu projektu kopumā, ja, un par visiem jautājumiem. Un tāds ir tas tirgus. Tāds šobrīd ir tirgus, ja mēs runājam par būvu projektu ekspertīzēm kā tādām. Un jūs savukārt esat kā eksperti, kuriem tas jāvērtē un jāvērtē atbilstība pret šīm normatīvu prasībām. Un man pašam savukārt vienmēr ir jautājums, tad kā jūs to varētu izdarīt? Vai jūs saprotiet šo, pret ko jāvērtē? Vienmēr tie abstraktais apgalvojums atbilst normatīviem vai neatbilst normatīviem. Sākot, protams, ar pašu projektu izstrādātāju, beidzot arī ar ekspertu. Pret ko? Pret kādiem normatīviem? Par ko iet saruna? Tāda ir šobrīd šī bilde, ja mēs runājam par būvu projektu ekspertīšu tirgu. Es teiktu, bilde ir interesanta to, ka viņa ir liela, pietiekoši daudz dažādas sadaļas. Vai tur ir kārtība? Mūsuprāt, nē, diezgan liels hauss, un pie kā viņam nav aizmugurē viņš nav jēgpilns. Ja? Tur nav ņemts vērā attiecīgi par to, ko tad būve kādu risku var radīt. Un ja mēs, piemēram, runājam par to, ka mums jāekspertē pamatā vienmēr ir mehāniskā stiprība, tad man vienmēr ir jautājums, vai tiem cilvēkiem, kas, piemēram, slimo ar astmu, vai viņiem interesē mehāniskā stiprība, vai viņiem ir citi aspekti jāņem vērā. Tie cilvēki, kuri ir ar kustību traucējumiem, vai viņiem tikai mehāniskā stiprība interesē? Ja mēs runājam par resursiem, par ko jūs ziniet, tas ir valsts vispār tāds jautājums kopumā enerģētikas ietvers kā tāds, ja, un energoefektivitāte. Tā tālāk. Un kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka mūsuprāt, un tas ir tas, ko mēs no savas puses nākotnē, kā birojas virzam, ja mēs runājam arī par projektu ekspertīzēm kā tādām, par būvprojektu ekspertīzēm, tad vērtējam visu būvprojektu un iesniegt attiecībā, ja mēs runājam, ka tas ir vajadzīgs un tas ir nepieciešams viņu ekspertēt kā tādu, tad iesniedzam visu būvprojektu un attiecīgi izvēlamies, par kurām prasībām mēs runājam. Jūs ziniet, šobrīd birojas no savas puses eksploatācijas laikā pievērš uzmanību šīm pirmajām 4 prasībām. Un, piemēram, mēs runājam par to pašu ugunsdrošības prasību. Ugunsdrošības prasība bieži vien cilvēku uzskata, ka mums jau jāpaskatās tur, kur ir kaut kas saistīts ar aprīkotas telpas vai aprīkotas, teiksim, šī te būve ar dažādiem, kas novērš ugunsgrēkus un tā tālāk. Ja? Jeb tā saucamā aktīvā ugunsdrošības aizsardzība. Bet, ja mēs runājam par pasīvo ugunsdrošības aizsardzību, tā pamatā ir jau būvkonstrukcijas izpildījums un tā tālāk. Un tad jautājums, kāpēc, piemēram, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie būvprojekta ekspertīzēm, ir objekti, kuro šī ugunsdrošība ir ielikt iekšā. Ja? Un, jo, ziniet, ugunsdrošībai šobrīd daudzos atsevišķos speciālos noteikumos ir pateikts, ka visas daļas ir jāiesniedz, kur ir saistība ar ugunsdrošību kā tādu. Tas pēc būtības nozīmē arī, ka jums ir būvkonstrukciju sadaļa jāiesniedz, ja ir pieminēta ugunsdrošība. Ja? Lūk, tāpēc arī šobrīd mēs, lai nebūtu šīs dažādās spekulācijas, dažādās diskusijas par to, kas ir un kas nav jāiesniedz, mēs runājam par to, ka ir būvprojekta ekspertīzēs būtu jārunā par projektu kā tādu. Ja mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs viņu vērtēt. Un tad tikai mēs varam diskutēt, par kurām prasībām mēs gribam runāt. Mūsuprāt, būtu jārunā par visām, bet sākotnēji iespējams tiešām par šīm pirmajām 4. Bet neaizmirstot arī akustikas jautājumus, neaizmirstot arī šo te pašu kaut vai ilgspēju. Atgriežoties cits starpā atpakaļ, ja mēs runājam par ilgspēju, jūs redzēt, ka ilgspējas, starp citu, mums ir šobrīd. Mums jau šobrīd ir šie te lielā lauciņi. Un tie lielā lauciņi pie ilgspēju mēs runājam kaut vai par to pašu ekonomisko sadaļu.
Jo ekonomiskajā sadaļā jūs varat redzēt atbildi uz to jautājumu, tad par ko mēs runājam, jo ekonomiskajā aprēķinā pēc ilgspējas principiem, tev jāskatās, cik ilgi tava būve, kāda ir viņas izmaksas nākotnē. Tas ir ilgspējīgs pamatprincips, viens no ekonomiskajiem jautājumiem. Un tad jautājums, vai šodienas ekonomiskajā ietvarā mēs varam to redzēt, un kā mēs to varam noekspertēt. Ja? Tā kā mums jau šobrīd tas arī ir klāt esošs. Nu, lūk, tā kā tas ir, mēs runājam par šo te tirgu, un tas ir biroja piedāvājums, bet jūs esat izpildītāji, jūs esat tie, kas šajā tirgu strādā, un mēs no savas puses arī gaidām, kad jums noteikti par to ir vairāk viedoklis, un jūs arī nākiet ar saviem priekšlikumiem. Būvs ekspertīze un prasības būvs ekspertīzes sakarā. Termins, jūs zināt, atsevišķi būvs ekspertīzē nav noteikts. Agrāk iepriekšējā būvniecības likumā bija speciāli atsevišķi izdalīts, kas ir būvu ekspertīze kā tāda, un tad varēja viņu attiecināt gan par projektēšanu kā tādu. Šobrīd mēs no savas puses, tas ir mūsu šobrīd tas, izpratni par būvs ekspertīzi. Ja, tad profesionālā pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būves vai atsevišķu būvdarbu, izpildījumu, atbilstību būvu normatīvu un projektu prasībām. Jā, vai. Jā, ir atšķirība. Un, sapcīt, šobrīd normatīvajā regulējumā mēs skatāmies, ir vārds vai. Pie būvs ekspertīzes vispārīgos būvu noteikumos. Ja? Un tad jautājums, vai būvprojektam nav jāatbilst normatīvu aktu prasībām. Ja būvprojekts atbilst normatīvu aktu prasībām, tad arī tev vērtējums par būvu būtu jāatbilst normatīvu aktu prasībām. Bet mums ir viens vēl cits jautājums, un tas ir šāds. Vai būvs ekspertīze ir vienādība ar būvs tehnisku apsakošanu? Jūs ziniet, kā mums ir pēc normatīvā regulējuma šobrīd. Vispārīgos būvnoteikumos pielikumā par būvs ekspertīzi ir pateikts, ka jūs varat noformēt rezultātus arī pēc tehniskās apsakošanas būvu normatīvu. Tikai kas jums jāizdara? Jums ir jānomaina šī te nolietojuma kolonna ar atbilstību prasībām. Par ko mēs runājam? Kā jūs to darīsiet? Ko jūs tur rakstīsiet? Jā. Un ko nozīmē būvdarba kvalitāte? Labi būvdarbi? Jā. Un labs jautājums. Vai 100 gadus vecai būvei mēs veicam būvs ekspertīzi? Jums iekšā būtu ir kaut kāda arī noteikti viedoklim. Jā, ko mēs tur gribam redzēt tajā būvs ekspertīzē? Ja mēs veicam eksploatācijā esošiem objektam būvs ekspertīzi, vai viņš atbilst šim jēdzienam par būvis vai atsevišķo būvdarbu atbilstību un normatīvu aktu prasībām? Vai mēs gribam pārliecināties, vai 100 gadu atpakaļ veca būve atbilst šodienas prasībām? Šodienas normatīvām? Jā, mēs ar to varam nodarboties, cik mēs būsim objektīvi. Jūs zināt, kādā veidā, lai jūs iegūtu izējas datus kaut vai par materiālu īpašībām, lai jūs varētu nespējas jautājums rēķināt. Kādi dati jums būtu jāievāc un cik jūs varētu būt objektīvi? Ja mēs jau runāsim par metāla konstrukcijām, iespējams, par koku konstrukcijām ļoti šaubos, par betonu konstrukcijām, piedošanu. Ir zinātniskie raksti milzīgi daudz pasaulē, kur joprojām šī tematika, kādā veidā tu esošas betonu konstrukcijas var izzināt tad viņas raksturlielumus. Vai šobrīd mēs kā būvs eksperti varam to izdarīt? Mums ar vizuālu apsakošanu, ar kādiem instrumentiem un objektīvi spriest par nespējas jautājumiem kā tādiem. Tāpēc mums arī pašiem jautājums, ja mēs runājam, un šis ir jautājums, mēs nesakām atbildi. Atbildi nav mums jāpasaka no savas puses, vai tā ir vai nav vienādības zīme, tas jāpasaka pašai industrijai. Vai tehniskā apsakošana, par kuru mēs runājam, par nolietojumu, mēs runājam par tehnisku apsakošanu, pirms mēs gribēsim veikt pārbūves un tā tālāk darbus, mēs sniegsim informāciju projektētājiem, lai viņi varētu veikt attiecīgi pieņemt savus lēmumus, bet vai tā ir būvs ekspertīze? Un tad savukārt, kas ir būvs ekspertīze, kuros gadījumos mēs par viņu runājam? Ja? Kamēr šis jautājums ir nenoregulēts, tikmēr ir diezgan liels arī spekulācijas ar šīm lietām. Ja? Un tāpēc, ja mēs runājam par šo būvniecības sektoru, par būvu ekspertīžu sektoru, par tirgu kā tādu, runājot arī par būvs ekspertīzēm, tad par ko mēs runājam? Ja? Un vai, piemēram, nākot pie mums pakaļ attiecīgi pēc šīta vērtējuma par saņemt certifikātu par būvs ekspertīzi, vai pietiek, ja jūs iesniedzat veikto tehnisko apsakošanu? Un tāpēc atbildes būs atkarīgs, ja tehnisko apsakošanu mēs liekam vienādības zīmi ar būvs ekspertīzi, vai neliekam vienādības zīmi? Liekam? Ja? Nē, apskatīt mēs visi varam visu. Ko jūs ar to, kādus jūs izdarīsiet secinājumus un pret ko jūs vērtēsiet? Jā.
Jā, bet vienkārši atgriežamies pie tās būtības. Vai būves tehniskā apsakošana jums sniedz atbildi par būves atbilstību normatīvu aktu prasībām vai būvdarbu veikto atbilstību normatīvu aktu prasībām? Ne, es pat teiktu, man būtu ļoti interesanti redzēt tādu būves. Jā. Dāmas un kungi, es no savas puses 20 gadus esmu nodarbojies ar vērtēšanu. Tā ir mana profesionālā pieredze. Man ļoti pašam būtu interesanti redzēt šādu būves tehnisko apsakošanu, kurā tiktu apliecinājums sniegts no eksperta par konkrētās būves vai atsevišķu veikto būves atbilstību normatīvu aktu prasībām. Es labprāt tādu redzētu, jo tukšs, teiksim tādā ziņā, bez aizmugurējiem argumentiem, vienkārši apgalvojums. Es teiktu, viņš ir apgalvojums. Mūsu interesē arī pierādījumi. Kādā veidā jūs nonācāt pie secinājumiem? Ja? Protams. Jā. Jā. Normāls pasūtītājs to apzinās, normāls profesionāls apsekotājs dod atbildes uz šīm lietām. Protams, ar kaut kādu subjektīvu procentu, kurš izējot no konkrētās situācijas, skatoties to, ko viņš tur ir redzējis, tiek dots. Viss. Tas ir atkal tirgus. Jā, protams. Un tas ir tirgus, un tāpēc arī virzoties tālāk mums pašiem no savas puses ir šādi jautājumi. Mēs viņus ceļam augšā, un mēs noteikti arī sagaidām, ka speciālisti par to tālāk arī runās. Un tas bija ievads attiecībā, mēs runājam par tirgu. Un tagad mēs kā tirgus uzraugs, mēs kā valsts kontrole, kas piedalās šajā tirgu ar mērķi pārliecināties, vai tirgus dalībnieki ievēro savas prasības. Tas, ko mēs šobrīd no savas puses redzam, par cik nav šīs atbildes un ir šīs neskaidrības, un mēs negribētu kļūt par kontrolas iestādi, kas uz subjektīvu pamatu izdara kaut kādus savus secinājumus. Jo, ja nav noreglamentētas viņas pēc satura, tad kā mēs varam būt objektīvi pret šiem tirgus dalībniekiem? Ja mēs paļaujamies, ka tirgus dalībnieki veic godprātīgi savu darbu, bet mēs saprotam arī, ka šobrīd vārds godprātība ir ļoti katram savs. Viņam tā robeža ļoti izplūdus. Un tāpēc mēs no savas puses, protams, gribam runāt par normatīvās bāzes sakārtošanu šajā sektorā, un mēs noteikti, es arī pastāstīšu pāris vārdos par to kontrolas izpildījumu. Un tad, ja mēs runājam savukārt par normatīvo bāzi, par ko mēs tur runājam? Mēs gribam runāt par ministru kabinetu noteikumiem, un mēs zinām, šobrīd mums ir tajos pašos vispārīgajos būvnoteikumos vesela atsevišķa nodaļa par ekspertīzēm kā tādām, lai gan jāsaka, 90% tur vismaz ir saruna par būvprojektu ekspertīzi. Par būvas ekspertīzi tur ir, jūs ziniet, cik tur ir. Ja mēs runājam tālāk par speciāliem noteikumiem, par būvas ekspertīzi nevārda, pamatā viss tikai par būvprojektu ekspertīzi. Ja? Tehniskās apsakošanas būvnormatīvs, cik viņš ir dod atbildi un cik viņš ir izmantojams mums priekš kā normatīvās bāzes ietvers. Ja? Viņš iespējams parāda, un mēs varam runāt atsevišķi par būvas kaut kādas apsakošanas secībām un tā tālāk, ja? Bet vai mēs vispār varam runāt par viņu kā par ekspertīzes izpildījumu kā tādu, es domāju, ka tur ir diezgan daudz jautājumu paceļās. Un tad savukārt ir šis pēdējais 3 burtu kombinācija LVS, un tie ir Latvijas standarti. Ja? Un tas, ko mēs no savas puses kā birojas īpaši no savas puses aicinām, ir piedalīties, un arī birojas pats piedalīsies šajās aktivitātēs, ko sauc par standartizāciju. Jūs zināt, ka standartizācija tā nav valsts iniciatīva, bet tā ir paša industrijas iniciatīva. Ja? Un mums šobrīd ir vesela virkne dažādas tehniskās komitejas. Mums, piemēram, STK1, kas atbild par siltumu gāzes ūdens jautājumiem, ir ļoti aktīvi. Tur ļoti daudz nacionālas sastandartizēti jautājumi. Ja? Tāpatās mums ir arī komiteja, piemēram, STK4, kur ir visi jautājumi par būvu izstrādājumiem. Un attiecīgi mēs runājam par būvu izstrādājumu kā tādu atbilstību prasībām. Un tā tālāk arī attiecīgi viss šīs citas komitejas. Mēs noteikti no savas puses aicinām, un arī mirklīgi arī, ka mēs runāsim par ekspertīzes šo te atzīšanu kā tādu tiem komersantiem, kas piedalās mūsu atzīšanas schēmā, ka lai jūs piedalieties šīs aktivitātēs. Jo esot tur arī šie te visi jautājumi tiek tā kā virzīti un arī atrastas atbildes, un tās arī tiek standartizētas. Un mūsu mērķis ir šobrīd panākt to, lai šie te ekspertīžu ietvari tiek standartizēti. Un standartizēt to nevis valsts, un nevis mēs kā birojas sakam kādā veidā, to pat industrija nosaka. Pat industrija nosaka sev spēles noteikumus.
Savukārt šobrīd, ja mēs runājam par kontroli, kamēr nav šī sektora sakārtota no normatīvā regulējuma puses, mēs esam spiesti kontrolē apstāties uz šiem 3 punktiem. Mēs varam runāt par ekspertīzes rezultātu noformējumu, bet ticiet man, tas arī nav vienkārši, tāpēc, ka šobrīd ekspertīzes rezultāti tieši būvēm, šis noformējums ir ļoti interesants. Ja vēl būvprojekta ekspertīzēs mēs redzam, ka pieturās pie šīm formām, par būvas ekspertīzēm piedošanu, tur ir ko redzēt. Ja? Bet vismaz tādā ziņā, ka mēs saprotam, ka mums ir vismaz forma. Ja mēs vēl nevaram runāt detalizēt par saturu, mēs varam runāt par formu. Mēs runājam par dokumentācijas uzglabāšanu, un tas, es teiktu, šobrīd ir pietiekoši skaidri normatīvos pateikts. Ja kādam ir neskaidrības, mēs no savas puses varam arī sniegt atbildes, bet dokumentācijas uzglabāšanas ietvars ir ekspertam deleģēts. Ja? Un mēs arī no savas puses to skatīsimies kontrolas ietvaros, lai šī dokumentācija tiktu uzglabāta. Un rīcība ar atzinumiem neatbildību gadījumos. Ja, tas mūs tādā ziņā ļoti satrauc, kad visu laiku ir spekulācijas par dažādām neatbilstībām tirgu, bet pierādījumu tam vismaz nav mūsu rīcībā. Jo, ziniet, arī šobrīd vispārīgos būvnoteikumos ir iestrādāta prasība, kad par neatbilstošu ekspertīzi informāciju jāsniedz arī Būvniecības valsts kontrolas birojam, ja, un mēs no savas puses arī tad skatoties uz šo te kontrolas ietvaru, lai šī informācija pie mums nonāk. Ko nozīmē neatbilstošās ekspertīzes un kādēļ viņas ir tik ļoti vajadzīgas? Tādēļ, ka, ja jūs neziniet, kas nav kārtībā, teiksim, gan no likumdevēja puses, gan arī no faktiski pašas industrijas puses, jūs jau nekad nevarat laboties, darīt, lai ir kārtībā. Ja? Un ja tas paliek tikai starp ekspertu un attiecīgi to subjektu, kurš ir to kurš ir kļūdījies, un tas jau nenozīmē, ka, ja viņš ir, projektētājs ir kļūdījies, ka tas tāpēc jau viņam spriedums tiek pasludināts. Nē. Nav jau tā, tikai jāsaprot, par kurām, kas tad ir tās biežāk sastopamās kļūdas. Jo es esat dzirdējuši šo spekulāciju, ka, ziniet, tas jau, ko Rīgas būvvalde tur runā par tiem saviem augstiem procentiem, tie pamatā ir komati un visu kaut kas tam līdzīgs. Ja? Viņi jau nerunā nopietni pēc būtības. Ja? Bet, tā pašā laikā tas, ko būvdarba veicēji saka, ka projektēšanas kvalitāte ir diezgan pabriesmīga. Iespējams, ka arī tā ir spekulācija, bet nav jau objektīvās informācijas. Ja? Lūk, un tāpēc mēs runājam par to, ka atzinumi par neatbilstošām ekspertīzēm ir jābūt arī mūsu rīcībā, lai varētu tālāk izdarīt secinājumus. Un ko no savas puses mēs sakam, ka tādā mirklī, ja mēs konstatējam šos attiecīgos pārkāpumus, tas var būt tāds kā pamats, lai mēs no savas puses skatītos, vai tomēr nav jāaptur attiecīgi vai nu certifikāts, ja mēs runājam par fizisku personu, vai, protams, arī atzīšanas schēmās mēs skatāmies arī uz šiem komersantiem. Par atzītu ekspertīzes veicēju status jau mans kolēģis noteikti izstāstīja. Es saprotu, ka ja būs jautājumi, es atbildēšu, bet kopumā jūs redzēt, kas tā ir par sistēmu. Lūk, tas ir tas, ja mēs runājam par kontroli. Bet es vēlreiz uzsveru. Mēs neveiksim kontroli, kamēr nebūs šis tirgus noreglamentēts. Un tas, ko mēs aicinām, sakārtojam kopā šo sektoru, bet viņam pamatā jānāk ir no jums kā no industrijas. Pamatā. Jo nebūtu prātīgi to darīt cilvēkiem, kas to nedara izpildījuma ziņā. Ja izpildījumu veiciet jūs, tad jums no savas puses arī vairāk pašiem vajadzētu arī sakārtot šo sektoru. Mēs varam tikai piedalīties kā nodrošināt savu infrastruktūru, to var darīt nāk zem mūsu jumta, attiecīgi izmantot mūsu, resursus kā papīrus un tā tālāk. Tas bija par tirgu un par tirgus uzraudzību. Varbūt šobrīd jau uzreiz jau jautājums par tirgu un par tirgus uzraudzību. Ja? Mikrofons mums jāizmanto. Jā. Labdien! Man jautājums ir tāds, vai jūs esat domājuši par tādu kontrolas mehānismu, ka katrs eksperts savu ekspertīzi veikto iesniedz BVKB glabāšanai? Jā, mēs esam šo jautājumu pārnājuši iekšpusē, kad mēs runājam par šiem saucamiem atzītajiem ekspertiem un šo atzīto ekspertīžu ietvaru, ka mēs varētu lūgt, kad, lai mums vispār ir informācija. Jautājums vienmēr ir par apjomu. Ja? Mēs vairāk varētu vienkārši gribēt zināt, ka jūs vispār esat veikuši ekspertīzi, bet nevis dokumentus kā tādus. Jo, lai mēs varētu būt savukārt objektīvi par to, vai jūs esat savu darbu izpildījuši labi vai slikti, atzīstam vai neatzīstam, tad mums būtu jāiepazīstās, un tas savukārt prasa resursus. Mums būtu jāiepazīstās dokumentāciju, mums būtu jāiesniedz un tā tālāk. Tādēļ šobrīd mēs esam diskutējuši tikai tādā apjomā, kad, lai informācija būtu, cik vispār ir ekspertīzes kā tādas veiktas. Ja. Ja jautājumi nav, tad virzamies tālāk. Ekspertīzes veicējs, un tā arī zināmā veidā tāds kā bubulis varbūt tās par to, vai birojas ekspertīzes veids vai neveic. Jo, ziniet, normatīvos ietvaros tieši atbildes par to nav. Mēs esam teikuši, ka mēs līdz pagājušā gada decembra beigām faktiski paši tiešā veidā ekspertīzes neveicam.
Tanī mirklī, kad tirgo sāk parādīties jau eksperti, kur no mūsu puses ir attiecīgiem certifikātiem, mēs redzam, ka tas tirgus sāk virzīties uz priekšu, un mēs faktiski no savas puses redzam, ka ir tieši caur būvniecības likuma attiecīgā panta, attiecīgā punkta, mums ir arī pienākums faktiski organizējot ekspertīzes par to rūpēties. Un te es atgādināšu vēlreiz divas lietiņas. Tad viena lieta ir, ja mēs runājam par strīdiem, un gadījumos, kur normatīvi akti to pieprasa, jo jūs zināt, ka ir ļoti daudz gadījumu, kur normatīvi akti vienkārši to nepieprasa. Protams, pasūtītājiem vienmēr varētu būt interesi kaut ko ekspertēt, bet mēs runājam par normatīviem aktiem. Un ja nav pieejami neatkarīgi ekspertīžu veicēji, un es šeit uzsveru tieši ar pasvītrotais, nav pieejami neatkarīgi ekspertīžu veicēji. Jo mēs nerunājam par to, ka tirgu vispār nav ekspertīžu veicēji, bet šeit ir jāpievērš uzmanība neatkarībai kā tādai. Neinteresētības faktors kā tāds. Un tas, ko mēs arī ļoti nereti redzam, kad viens projektētājs veic otram projektētājam savstarpēji saistīti, ieinteresēti un tā tālāk. Un tajos gadījumos, ja šie interešu konflikti pastāvēs, ja, mēs īpaši par šiem interešu konfliktiem rūpēsimies arī pie tā savas atzīto ekspertīžu veicēju sistēmas. Ja, informāciju mēs no savas puses lūksim arī, lai mēs saprastu, kas stāv aiz jums, kas ir jūsu īpašnieki, kas ir jūsu arī attiecīgi valde, lai mēs saprastu, kādas ir jūsu arī mantiskās intereses. Par mantiskām interesēm VBNs jau runā, jūs varat paši to arī redzēt, ja, lai izprastu arī šo neinteresētības faktorus. Kā tādus. Un, protams, gadījumos, ja būs tāda situācija, kad tirgu un dažādi pamatā, protams, mēs domājam, ka tas varētu būt strīdus gadījumos, jo mēs ļoti negribētu nonākt pie tā, kad normatīvi akti uzliek prasību ekspertīzē, bet nu nav neviena. Mēs arī esam ieinteresēti, lai tas tirgus būtu, lai tajā tirgu būtu dalībnieki. Bet ir šobrīd tāda situācija, ja, kur ir tirgus attiecīgie kaut kādi sektori, kur nav, ja, šādu ekspertīžu veicēju. Ja. Citkārt pat saka, nu vispār vai ir kāds, kas vispār projektē vai attiecīgi tur būvē tajā sektorā. Ja. Mums ir piemēram tāpat naftas pārvade. Protams, ka naftas pārvadē mums ir tikai viena truba, kas mums iet pār Latviju, ja. bet nu ir tāda sektora. Ja. Tad ir attiecīgi, tad mirklī birojas veic ekspertīzi. Kā tas izpaužās? Jā, mēs tādā mirklī uzstājamies kā ekspertīzes veicējs. Mēs slēdzam līgumu ar šo te ekspertīzes pasūtītāju, ja tas ir būvniecības pasūtītājs. Mēs nodrošinām no savas puses birojas šo te darbu pilnā apjomā, ja, atbilstoši saistībām, un, protams, ka piesaistam apakšuzņēmējus. Ja. Jo apakšuzņēmēja princips, viņš eksistē vienmēr visur. Arī mēs kā birojas, mēs netaisamies veikt visu pašu saviem spēkiem, jo, ziniet, būvniecībā šis termins pašu spēkiem veiktie būvdarbi. Ja. Es vienmēr par viņu esmu smīkņājis, ja, jo tāpēc, ka tas ir tik subjektīvs rādītājs. Ja. Atvienalga, vai tev cilvēks to dara, vai tev juridiska kompānija to dara, tas viss ir ļoti relatīvs. Es pat teiktu, viņš kaut kur nāk no tādas postsovietu izpratnes kā tādas. Ja. Pašu spēkiem veiktie būvdarbi. Ja. Jēdzieni kā tādi neeksistē, ja mēs runājam par pasauli kopumā. Tiešām tad valdes loceklis pats ir gājis un kaut kāds darbs darījis. Nu, lūk, un tāpēc mēs runājam šobrīd, mēs runājam par apakšu uzņēmējiem, piesaistot arī izpildītājus. Ja. Vienalga, vai tās ir fiziskas personas vai tās juridiskas personas. Skatoties, protams, pirmkārtām jau uz tiem, kuriem attiecīgie šie te no mūsu puses atzīti kā komersanti. Ja. Un, protams, arī tie cilvēki, kuriem šie attiecīgie certifikāti. Bet pastāv tāda iespēja arī, ka tiešām nav arī šādi certificēti speciālisti pat Latvijā. Ja, dažādi, kaut vai tāpēc, ka tiešām ir šie interešu konflikti un tā tālāk. Mums nākās piesaistīt arī kādu speciālistu no ārpuses. Ja. Arī par to mums joprojām pašiem šeit iekšpusē ir diskusijas. Ja, arī kā kvalificēt šos cilvēkus, lai varētu saņemt objektīvu ekspertīzes rezultātu. Bet, jebkurā gadījumā mēs kā ekspertīzes veicēji, tas ir ārkārtīgi reti. Ja? Un es teiktu, ja mēs tā skatītos, atgrieztos par tā tirgus apjomu kā tāda, tas noteikti ir mazāk kā, tas būtu procentuāli rakstāms, iespējams pat zem 1%. Ja? Mēs nekādā veidā nevēlamies noteikt toni ekspertīzes tajā tirgu, ja, būt tur klāt, tikai tik daudz, ja, kad lai gadījumos, ja mums no savas puses tur jāveic, ka nav kas to izpildu. Ekspertīzes kā pasūtītājs, un tas arī atsevišķi viens tāds ietvers, par ko vienmēr bijušas diskusijas, vai birojas no savas puses pasūtīs ekspertīzes, mēs sakam jā, bet mēs paši nebūvējam. Mēs paši nestrīdamies, mums nevajag atsevišķi pasūtīt ekspertīzes kā tādas. Vienīgais ietvers, kad mums ir nepieciešamība pēc ekspertīžu veicējiem no tirgus, ir tad, ja mums ir tas iepriekšējais, kur mēs uzstājamies par izpildītājiem, mums vajag apakšu uzņēmējus. Ja? Tad tādā mirklī mēs no savas puses, protams, arī iepērkam šos ekspertīžu izpildītājus, ekspertīžu veicējus uz līgumu pamatu, uz līguma nosacījumiem, kā tādiem, to maksājam to naudu, ko kā publiski personīgs maksāt, ja? Un pasūtam attiecīgo darbu izpildi. Bet mēs nepasūtam atsevišķu ekspertīzi kā tādu,
mēs pasūtam ekspertīzes darbus atsevišķos konkrētos kā tādus. Jo ekspertīzes slēdzieni, jebkurā gadījumā dos pats birojs. Ja? Lūk. Atsevišķi pasūtīt ekspertīzi kādai trešai personai mēs neesam šobrīd pat plānojuši. Ekspertīzi kā tāda. Ja? Tas nav arī mūsu plānos. Vienīgais gadījums, kā es teicu, tikai tad, ja mēs pasūtam priekš darba izpildes, kur mēs paši uzstājamies kā izpildītāji. Nu, lūk, tie galvenie ietver par sadarbībām, iespējams arī par šo uzreiz jau jautājumi. Jā, uzreiz ir. Tas pēdējais formulējums, tā īsti nesaprot. Jūs teicāt tā, ka ekspertīzes slēdzienu izdod birojs, Jā. Bet piesaista speciālistus šo darbu veikšanai. Precīzi. Pirms tam jūsu kolēģis stāstīja, ka katrā sfērā būs savs certifikāts, ko saņem šis speciālists. Tas nozīmē to, ka uz doto brīdi 9, kopumā viņš te minēja skaitli 15, ka būs 15 sfēras, tad katrā sfērā būs savs šis certificēts speciālists. Ja birojs var izsniegt kopēju šo te slēdzienu par visu kopumu, tad jautājums, kā tas iet kopā ar citiem komersantiem, ja, kuriem iznāk šādas iespējas nebūs, jo viņiem nedarbosies šis princips, viņiem vajadzēs tad 15 atsevišķus slēdzienus. Ja. Jā, šeit ir nianses šajā sakarā, un tas, kad faktiski mēs runājam par to, kā piesaistīt speciālistus, un te ir vairākas daļas šai atbildēji. Tad pirmkārt mēs nerunājam tikai par speciālistiem ar vai bez certifikāta atsevišķās daļas ekspertīzē. Jūs saprotiet, piemēram, lai jūs varētu izdarīt tos pašus secinājumus par kaut kādiem materiāliem, par kaut kādiem jautājumiem, jums tikpat labi jāveic arī mērījumi, jums tikpat labi ir jāveic vēl arī citi darbi. Ja, un mēs nerunājam tikai par speciālistiem, kuriem ir certifikāti. Mēs runājam plašākā nozīmē. Ja mēs atgriežamies savukārt pie šiem speciālistiem kā tādiem, protams, ka mēs respektējam un mēs pirmkārtām skatāmies uz to sektoru, kur ir cilvēkiem attiecīgie certifikāti. Taču ir gadījumi, kur šādu certifikātu nav. Un tad jautājums, ko darīt, kā rīkoties. Vai šī gadījumā ir jāapstājās un tirgus apstājās un tirgus nespēja tālāk nekur virzīties, ja, kamēr netiek attiecīgie speciālisti dabūjuši savus certifikātus un tikai tad attiecīgi viņi iesaistās šajā te vērtēšanā, vai birojs var virzīties tālāk. Šobrīd mēs no savas puses esam uz to, ka mēs virzamies tālāk. Mēs kā birojs, kā valsts iestāde pieņemam lēmumu un paši sniedzam šo te atbildi. Tad, un atcerētamies vēlreiz 2 gadījumi. Pirmais gadījums, ja strīdās un nevar vienoties. Otrais gadījums ir tātad, ja ir noteikumos noteikts, un vēlreiz atgādina, tātad, un nav tirgū pieejami neatkarīgi eksperti. Ja? Tikai tādos gadījumos. To kopumā, kā ekspertīzes veicējiem, kas ir privāto tiesību subjekts, organizēt savu darbu, kādā veidā nolīgt sev apakšu uzņēmējus un tā tālāk, tā ir katra atsevišķā komersanta izvēle. Ja mēs zinām šobrīd, lai jūs varētu būvkomersantu reģistrā iegūt šo te statusu, jums ir jānodarbina vismaz viens speciālists katrā jomā, jo savādāk nevariet konkrētā sfērā kvalificēties. Ja mēs runājam savukārt par mūsu atzīšanas sistēmu, mēs labprāt atzīstam arī uz apakšu uzņēmēju principiem piesaistītus šos te izpildītājus. Tikai viena lieta, ko mēs prasīsim, un tas ir līdzīgi, kā mēs vienalga. Mēs varam runāt, piemēram, par rūpnīcu Laima, kas ražo konfektes, un kā rūpnīca Laima pārliecinās, teiksim, par savu piegādātāju, kas viņiem piegādā dažādas materiālus un tā tālāk pakalpojumus kvalitāti, jo atbildība tik vai tā ir uz rūpnīcu. Ja mēs runājam par metāla konstrukciju ražotāju būvniecības sektorā, tieši tas pats. Viņi ir tie, kas kontrolē savus piegādātājus, savus apakšu uzņēmējus, un mēs no savas puses skatoties uz šo te ekspertīzes veicēju, kuram mēs piešķirsim tiesības attiecīgajā jomā, un tās jomas atzīšana kā tāda būs pietiekoši plaša, mēs neprasām, lai būtu tikai darba līgums. Mēs tikpat labi skatāmies, ja jūs piesaistiet arī speciālistus, jūs menedžējiet, tā teikt, pārvaldiet šos te riskus ar dažādiem apakšu uzņēmējiem, mēs atzīsim jūs attiecīgajās sfērās. Tas, uz ko mēs aicinām, lai ekspertīzes veicējs kā komersants ir nevis atsevišķi mazi individuāli speciālisti, bet lai tā ir kompānija, lai tie ir uzņēmumi, kuros strādā šo speciālistu kopums, ja, kas pārvalda savus riskus, kas sadarbojās arī ar dažādiem citiem komersantiem šajā tirgu, ja, līdzīgi kā tas mums notiek arī tajos pašos būvdarbos. Ja. Tā kā es negribētu teikt, ka mēs tikai un vienīgi prasam, lai jums būtu darba līgums ar attiecīgiem izpildītājiem vienmēr. Ja. Tāpat mēs no savas puses arī aicinām, kad līgumi šie ar
apakšuzņēmējiem jūs spējat, jūs pārvaldīt, jums ir šie līgumi, jūs pārvaldīt šos te riskus, jūs ziniet, jo atbildību jūs jebkurā gadījumā nevarēsiet uz viņu pārlikt. Atbildību jūs par šo te ekspertīzi kā tādu nesīsiet kā ekspertīzes veicējs. Ja? Neatkarīgi vai, jo viņam ir vai nav certifikāts, to es arī gribētu uzsvērt. Ja? Jā, bet viņš dos slēdzienu iznāk arī par tām sadaļām, kas nebūs viņa paša certificēšanas, teiksim, tā joma, jā, jo, ja viņš pieaicinās apakšniekus, tad viņam būs jādod vai nu katrā sfērā savs slēdziens, vai arī apkopojot kopā, tad iznāk, kad... Jā, mēs runājam tieši par šo te apkopojot kopā. Mums galīgi neinteresē atsevišķi iedziļināties detaļās. Protams, ka mēs no savas puses skatīsimies atsevišķos izpildījumus, bet mēs būtībā paļaujamies šiem komersantiem, kurš pārvalda šos riskus, jo tieši attiecīgi komersants jebkurā gadījumā dod kopējo slēdzienu. Kopējo slēdzienu par ekspertīzes atbilstību. Un ja jūs domājat, ka jūs piesaistīsiet attiecīgi citas jomas speciālistu un tādējādi jūs nokāpsiet nost no atbildības, nē, atbildība ir ekspertīzes vadītājiem. Jā, un tad mēs runājam savukārt par atbildību, par ko mēs runājam. Vai mēs gribam šobrīd runāt par atbildību un par kādiem riskiem mēs runājam, un ko likumi paredz? Ja mēs runājam šobrīd par projektēšanu, kā jūs domājat, kā ir ar atbildībām? Kurš atbild par projektu? Jūs esat bieži vien projektu vadītājiem ir jāatbild par projektu vai nav. Un šobrīd, ja mums ir tieši tāpat situācija. Ja mēs runājam par certifikāta zaudēšanu kādā jomā, mums ir šobrīd gadījumi, kur mēs esam redzējuši, kur būvu neatbilst prasībām, ēkas gadījumā arhitekts no savas puses savā daļā nav kļūdījies, kļūdījies ir konstruktors. Konstruktors tiešām ir rupji kļūdījies. Mēs nesakām, ka arhitektam tāpēc jāzaudē certifikāts. Bet savukārt arhitekts, kurš ir kā projektu vadītājs, viņš atbild par šo jebkurā gadījumā attiecīgi pēc savu pasūtītāju. Certifikātu viņš nepazaudēs, bet atbildību viņam nenoņems. Un mēs šobrīd runājam tieši par atbildību pret savu pasūtītāju. Ja? Jautājums ir par ekspertu piesaisti, kuru, piemēram, nav Latvijā. Vai pasūtītājs drīkst piesaistīt ārzemju komersantu, lielu komersantu, kas veic šo ekspertīzi, piesaistot apakšu uzņēmējus vai darbiniekus? Šobrīd tas ir iespējams? Es domāju, ka tas ir tikai apsveicami. Ja kurā gadījumā piesaistīt klāt apakšu uzņēmējus arī ārvalsts komersantus, kādēļ nē. Bet vēlreiz atgādina, atbildību jūs jebkurā gadījumā paturēsiet uz sevīm kā ekspertīžu veicēju. Bet tad to ekspertīzi veids pēc tās ārvalsts likumdošanas, jeb tam komersantam, kurš tiek piesaistīts, viņam jāsertificējas arī šeit? Es atvainojos, jūs runājat par, ka pasūtītājs par taisno piesaista, lai es precizētu, jūs runājat par, ka pasūtītājs piesaista ekspertīzes veicēju no ārpuses, vai jūs runājat, ka jūs kā ekspertīzes vadītājs piesaistiet apakšu uzņēmēju no ārpuses? Nē, kā pasūtītājs piesaista. Jā, tad man jāatvainojās. Tad pasūtītājam nav iespējas atsevišķi šobrīd piesaistīt ekspertīzes veicēju no ārpuses. Paldies. Man te viena replika kopumā par to ekspertīzes tirgus kā tādu sadalījumu, kad teica, ka ir būvju ēku ekspertīzes tirgus daļa lielāka par būvprojektu ekspertīzi. Tas nav normāla situācija, jo mans uzskats ir sekojoši, ņemot iepriekšējo vēl to Henry Forda teikto, kad laika ritumā vajadzētu būvju ēku ekspertīzei, kad viņš šai vispār pazūst un viņas vietā stāties šai tehniskai apsekošanai. Savukārt ir birojām jāpiestrādā un arī valsts likumdošanai pie kvalitatīvu būvprojektu izstrādes un ekspertizēšanas. Konkrēti es zinu, kad es savu laiku arī gāju, kad ēku būvnoteikumus uz Tautsaimniecības komisiju skatīties un pieņemsim par tiem pašiem industrijas dalībniekiem. Tur sēdēja pie galda 30 juristi, lielie, teiksim, Latvijas Telekomi, un no būvniekiem bija 3. Un arhitekti bija 4. Un tad bija mans viedoklis par to, ka, piemēram, ne tikai būvkonstrukcijām, bet visām inženieru daļām projekta sastāvā obligāti ir jābūt aprēķina atskaitēji. Lai arī ne tikai šīs te eksperts, bet arī būvnieks zinātu, kādas ir iekšā un arī pasūtītājs, kāds tad ir, uz ko ir rēķināts. Jo bieži vien mums tikai, inženieru daļās ūdensvadā ir ielikt kaut kāda cauruļvada diametrs, bet kāds ir noslodzes koeficients nav zināms. Un līdz ar to parādās kritēriji, pēc kuriem mēs varam veikt kvalitatīvus būvdarbus, un šīs te būvju nekvalitatīvie visi šie te strīdi tam līdzīgi lēnām ir jāpazūd.
pazūd vai kritumā. Un ko es gribēju šeit pateikt to, ja, ka juridiskajiem kaut kādiem sadalījumiem uz būvju ekspertīzes 9, 14 vai 20 vai 99 šīs te sfēras tiks noreglamentētas. Tas tik vien kā novērsīs uzmanību no prioritātēm, vēl vairāk sadalīs sadrumstalos un atrisinājums būs nekāds, jāsaka tā. Tas ir tas vienkārši, ka repliku es gribēju pateikt savu subjektīvās domas. Jā, un tādā ziņā birojas arī no savas puses saskata tieši šo te risku šai te sadrumstalošanā. Mēs arī esam ārkārtīgi pret šādu sadrumstalošanu kopumā. Tas, ko kopumā mēs arī varam apgalvot, kad mūsu mērķis ir panākt, lai projektētājs veic savu darbu neatkarīgi vai ir vai nav eksperts. Jo, ticiet man, eksperts jau nav panacēja. Eksperts neizstrādā projektu. Ja kāds no ekspertiem teiks, ziniet, tas projekts nav kārtībā, tāpēc, ka vajadzēja citam risinājumam būt un tā tālāk, jā. Pirmais atbildīgais ir pats projektētājs. Un projektētājam ir jābūt ar savu iekšējo visu kontrolas sistēmu, visiem saviem vairāk pakāpju, jo, ziniet, Eirokodi arī paredz, jā, atkarībā no tā, kādas klases būvu jūs būvējiet savu iekšējo kontroli. Man vienmēr tāpēc ir pārsteigums dzirdēt, kad ekspertam, ziniet, jāstrādā kopā ar projektētāju un visu laiku tā kā tandēmā, un kamēr mēs sasniegsim to rezultātu. Es teiktu, tā sistēma ir nožēlojama. Pašam projektētājiem jābūt iekšējai kontrolas sistēmai, kurai iekšpusē strādā pašiem savi eksperti, kuri visu laiku veic attiecīgās pārbaudes. Un nav visu laiku ekspertam no ārpuses jāpiedalās kopā ar projektētāju kaut kas jārada. Ja? Un tāpēc arī mēs uzskatām, jā, ka ekspertīze viņa ir tirgū kā tādai jāpaliek, bet viņa nedrīkst kā tāds ielāps uz visiem neatbildētiem jautājumiem. Ja? Mums jau šobrīd ļoti daudz gadījumu ir tādi, kur mēs redzam, ka tikko kā kas, ziniet, ekspertīze uzreiz. Tikko kā kaut kādas nesaprašanas projektā vai nesaprašanas būvdarba izpildījumā ekspertīze. Ja? Mūsu uzsvars ir tieši uz to projektētājs atbild par savu projektēšanas ietvaru, neatkarīgi no tā, ko attiecīgi saka eksperts, bet tas ir pamats pats projektētājs, un tieši tāpatās arī uz būvdarba izpildījumu. Un šie te eksperti viņi var tikai mazināt riskus, bet viņi nevar novērst. Ja? Kamēr nestrādās kvalitatīvi paši projektētāji un paši būvdarba veicēji, tikmēr būs arī problēmas. Ja? Tā kā mēs esam viens prāts kopumā, ja? Un daudz lietas, es domāju, ka pazudīs un izgaisīs, jo, kā es teicu, daudz vienkārši ielāpus uz mūsu varbūt nesakārtoto likumdošanu atrisināja eksperti, ja? Bet tas jau nebija risinājums pēc būtības. Es gribu mazliet iestāties par projektētājiem, ja, jo patās viņiem uzgrūda baigo atbildību un apjomu virsū. No praktiskās pieredzes, pirmām kārtām projektētāji nav atsevišķu, teiksim, būvju 100% pārzinātāji, līdz ar to viņi vadās vairāk vai mazāk vai no ražotāja ieteikumiem, vai no personīgās pieredzes, vai no kaut kādām ieteikumiem, ja, un tādā veidā mums tiek salikti gan sienu, gan jumtu pīrāgi, gan arī kādas citas ēku daļas, ja. Kaut vai tas pats piemērs Liepājā tagad, ja, kur arhitektūra bija, bet komunikācija kaut kā nebija nemaz tur, ja, un kā sanāca tā uztaisīja. Bet ne par to stāsts. Stāsts ir par citu, par to, kad ja jau reiz mēs uzveļam uz projektētājiem šo lielo nastu, tad ir jautājums uzreiz, kāda būs attiecība projektētājiem ar būvnieku, jo apmēram 90% gadījumu Latvijā būvnieks maina projekta risinājumus, mainot materiālus un neiedziļinoties projektā iestrādātajiem risinājumiem. Bet viņš, lūk, ir visgudrākais un viņš piedāvā savu risinājumu. Jā, protams, daudzos brīžos ir kļūdas, nenoliedzu, bet ja uz projektētāju būs šāda atbildība, tad šī gadījumā būtu jādarbojās principam, reku tev ir projekts, reku tev ir materiāli, cilvēks stāvi pie ratiem un izpilda komandas, un nevis tagad apšauba šo. Ja. Kaut vai viens vienkārši piemērs, mums pat LBNā norāda uz to, kā jāskatās savietotam jumtam. Kādam jābūt tvaika pretestībai pret hidroizolāciju. Projektos bieži vien ir vienkārši vārds tvaika izolācija, un augšā uzrakstīts hidroizolācija, nepieminot nekādus parametrus, ne veidus, neko. Ja? Tā pašā laikā tur ir konkrēti minēts 1:5. Un šī brīdī būvnieki samaina kā grib. Ja? Pat tajos gadījumos, ka projektētājs ir iekļāvis šo te proporciju, jo lūk, pēkšņi izrādās, ka virsējais slānis ir pa dārgu viņam, un viņa iesniegtajā tāmē viņš tā kā neiederās. Jā, un tas, ko... Es kā praktizējuši būvzraugs argumentēšu pretī.
jautājumā tika sniegta arī uzreiz atbildi. Šajos divos ciparos 1:5. Projektētājiem nav jāliek iekšā materiāls, tur, teiksim, Tehno-Niko kaut kāds ruberots vai kaut kas tam līdzīgs. Viņam ir jāieliek iekšā kvalitātes kritēriji. Un ja šie kvalitātes kritēriji tehniskajā projektā būs nodefinēti, tad arī būvniekam būs skaidrs, ko viņš ar ko drīkst mainīt, kādu ražotāju. Ražotājām ir NT materiāli, savstarpējo sadarbību nodrošinās. Un ekspertam būs bezdarbs. Paldies. Nu jā, var zināmā mērā piekrist. Te ir viena nians, ko mēs arī aicinātu būt uzmanīgiem, jo tādēļ, ka šis attiecība ietvers starp projektētāju un būvdarbu veicēju, viņš jau nav tikai Latvijā, viņš arī citur pasaulē. Un mēs arī tāpēc gribētu virzīties uz šiem starptautiski atzītiem līgumiem par dažādām arī tām formām, ko nozīmē projekts, kādā sastāvā viņš ir jāsagatavo, lai tu varētu pēc tam veikt attiecīgos būvdarbus ar visu no tā izvietošajām atbildībām. Un jūs jau ziniet, vienmēr, jo tu detalizētāk strādās attiecīgi to projektu kā tādu un paredz, ka būvdarbu izpildītājs ir tikai tā teikt, zaudātiņš, kurš precīzi rīkojās neko savādāk, ja? Ir viens modelis, bet ir arī citi modeļi. Un tāpēc, skatoties uz šo sektoru kā tādu, mums visvairāk tieši uztrauc, kāds ir tas līgumiskais ietvers, kādas saistības savstarpēji uzņēmušies attiecīgie, bet mēs nevēlamies uzvēlst atbildību lielāku projektētāju. Mēs vienkārši sagaidām, ka projektētājs darīs to, ko viņam normatīvi akti paredz. Un jau šobrīd, ziniet, paskatieties tos pašus vispārīgos būvnoteikumus projektētāju atbildību. Arī ar projektu vadīšanu tieši tāpatās. Ja? Un mums vienmēr ir fascinējis nedaudz šis te, ka katrs savā kastītē. Ja? Un mēs sagaidām, ka Latvijā atgriežās šīs lielās projektēšanas kompānijas vismaz tajos sektoros, kur mēs kā Būvniecības valsts kontroles biroja strādājam. Ja? Precizēt par tiem saucamajiem. Jūs teicāt, ka drīkst piesaistīt, tad principā mēs kā komersants, ja man pieņemsim 2 vai 3 speciālisti ir, būvprojekta ekspertīzi, un ja man būs visi dokumenti, visumā es varēšu sniegt viņu, piesaistot, kā teikt, darbinieks, vai es tomēr nevarēšu sniegt. Jo iepriekšējā, cik jūsējie kolēģi teica, ka principā pēc tā, kas bija teikts, kad komersantam būs, ja mēs veicam pilna būvprojekta ekspertīzi, man būs pilns šī te saucamo speciāla spektram jābūt manā uzņēmumā kā darbiniekiem. Jā, tad par pilnu ekspertīzi mēs varam runāt tikai 2 noteikumos. Jā, ir 2 noteikumi. Jā. Ēkās mēs joprojām nevaram runāt par pilnu būvprojekta ekspertīzi. Tajā sastāvā, kā šobrīd ir noteikts noteikumos, speciālajos. Tajā sastāvā jums nāksies pieņemt darbā tos speciālistus, lai varētu attiecīgi daļu. Un jūs ziniet, par ēku būvprojektu ekspertīzi jums vajag 2 speciālistus. Jums vajag arhitektu un jums vajag būvkonstrukciju šo te projektētāju, certifikātu kā tādu. Abiem 2 jums jābūt ir pieejamiem kā tādiem. Taču jums ir arī, lai jūs runātu tālāk par ēku kopumā, jums ir dažādi arī citi speciālisti, kurus jūs piesaistiet klāt arī uz dažādām citām līguma attiecībām, nevis tikai darba attiecībām. Ja? Mēs no savas puses neuzstājam, ka būtu jāpiesaista attiecīgi visi uz darba attiecībām. Principā tad ir iespējams noslēgt ar viņiem, kā teikt, uz viena šī te konkrēta darba, un es jau arī teicu, mēs esam gatavi arī apdrošināt, nav problēma, ja? Un mēs kā uzņēmums tomēr, kā teikt, arī ar savu kā teikt, kapitālu garantējam to, kad mums ir interesē, kādā veidā jūs spējat sasniegt to rezultātu, ko jūs soliet savam, tā teikt, pasūtītājam. Ja? Un, ja jūs redzēt, pārvaldiet tos riskus tā tālāk, mēs nekādā veidā neierobežosim to tirgu. Ne, un tur jautājums ir. Aivars Streits, man ir viens jautājums. Kāds būs jūsu finansiālās attiecības ar ekspertiem? Jūs maksāsiet viņiem algu par katru ekspertīzi? Jūs domājat tos ekspertus, kurus kā apakšu uzņēmējs mēs piesaistām? Jā, tātad, ja tas tiek piesaistīts uz darba līgumu, tad viņam tiek maksāt darba alga, viņam tiek piesaistīts uz uzņēmumu līgumu. Un atkal, ja mēs runājam par fizisku personu, mēs runājam par juridisku personu. Jā. Tad ir nākošais jautājums. Jums būs tātad jūsu pakalpojumam attiecībā pret pasūtītāju, ja taisīs eksperti, būs tātad kaut kāds cenrādis, ko jūs nosakat? Jā, mēs šobrīd arī faktiski esam jau tādā
projekta virzīšanā uz ministru kabinetu tieši par pakalpojumu cenrādu attiecībā gan uz būvprojektu ekspertīzēm, gan uz būvs ekspertīzēm. Tātad tas būs noteikts limits. Un vai neiznāk tā, ka kontrolas birojas neveidojas par komerces struktūru? Sniedzot pakalpojumu, tu saņem naudu, un tu faktiski veic komerces darbību. Par to nav šobrīd, šaubītos. Mēs jau šobrīd faktiski sniedzam šādus pakalpojumus, ja mēs runājam arī par tām pašām ekspertu certifikācijām. Lai uzreiz varētu, mierināt vai pavēstīt, ka mūsu pakalpojumu cenrādi ir tikai 2 cipari. Viens cipars tātad par projekta ekspertīzi, cik maksā 1 stunda, un par būvs ekspertīzi, cik maksā 1 stunda. Tie ir tikai 2 cipari. Ja? Un faktiski tur nebūs limitēts, cik maksā, konkrēti būvprojekta ekspertīze. Ja? Un lai nesākamies, jo skaidrs, jo faktiski noteikti šobrīd apjomu, cik maksā ekspertīze, tāpēc arī kā limitēt termiņus, kādā laikā šī ekspertīze būtu veicama, ja? Tas ir nesaprātīgi. Tas būtu līdzīgi, kā limitēsim termiņus, cik ilgā laikā mēs projektēšanu veiksim vai būvdarbus veiksim. Ja? Tāpēc arī mēs no savas puses šobrīd runājot par pakalpojumu cenrādu, mēs virzam tikai to, ka tās ir stundas cena. Ja? Ar tiem pieņēmumiem, ar tiem, izvērtējumiem par cenu situāciju, kādu viņi ir tirgū šobrīd. Ja? Jā, mums pašiem ir arī savi darbinieki, kuri arī attiecīgi var sniegt attiecīgo noteiktos sektoros šos te pakalpojumus kā tādus, bet vēlreiz uzsvaru. Mēs kā ekspertīzes veicēji būsim tikai tajos gadījumos, kur nav ekspertīzes veicēji tirgū. Pēc būtības. Ja? Tad, jā. Ap 50 eiro bez PVN. Kas tad? 50 eiro stundā? Labi apkopēji. Par 50 eiro stundā. Labi. Ko tad? Jā, to mēs apzināmies, ka šis ir tirgus atskaites punkts. Nobeigums būs. Es šo jautājumu uzdevu drusku ar savādāku mērķi. Vai kontrolas birojas tātad nevar izveidoties, ņemot vērā, ka viņam būs ievērojama vara, ka nesāks kropļoties viss šis mehānisms. Jā, un to mēs ļoti respektējam, un tāpēc nekādā gadījumā mēs nevēlamies tieši izmantot varu. Ja? Un tas ir vēlreiz uzsvaru. Ekspertīzes veikšana mums ir tikai tajā gadījumā, ja nav pieejami tirgu šādi izpildītāji. Ja? Apzinoties visu no tā izvietošām sekām kā tādām. Ja? Un mēs aicinām, lai tirgu ir ekspertīzes veicēji, lai viņi savā starpā konkurē, lai viņi savā starpā ceļ kvalitāti, ja? Un mēs tikai to atbalstīsim. Viennozīmīgi. Jo ātrāk tas tirgus piesātināsies ar komersantiem, kas šos pakalpojumus sniedz profesionāli, jo es arī teiktu, ātrāk būs ieviesīsies arī kārtība. Bet šiem savukārt komersantiem, tas, ko mēs aicinām, lūdzu, nākiet uz šo te darbu, radīt šos standartus, lai nebūtu šī situācija, kad izpildījums ir diametrāli pretējs. Par vienu un to pašu jautājumu ir dažādi viedokļi. Protams, vienmēr viņi var pastāvēt dažādība, ja? Bet kamēr viņi nav noreglamentēti pēc satura, ja, jo mēs zinām par būvu normatīvi un attiecīgie tālāk standarti mums ir. Mēs faktiski, ja mēs saņemam vienu to pašu projektu, ja, dažādus ekspertu viedokļus, ja, tad pilnīgi skaidrs, ka viens no viņiem ir kļūdījies. Ja. Nevajadzētu būt tādai situācijai, bet tādi joprojām, diemžēl, ir. Mēģinam lūdzu. Gadījumos, kad birojas būs ekspertīzes veicējs, piesaistot apakšu uzņēmējus, kāda būs biroja atbildība par ekspertīzes? Pilnā apmērā. Pilnā apmērā par ekspertīzes rezultātu atbildēs tanī gadījumā, ja birojas veiks ekspertīzi, atbildība ir pilnā apmērā uz biroju. Vai neņemot vērā civillikumu, kurš nosaka, ka eksperts dod atzinumu savā vārdā? Protams, ka eksperts dod atzinumu savā vārdā, taču jebkurā gadījumā
atzinumu par attiecīgi kopējo ietvaru kā tādu sniedz jau tās ekspertīzes veicējs, kurš attiecīgi ekspertīzes veic jau šajā te kopējā apjomā. Es saku, jo šis te sadalījums, kas šobrīd ir, ka katrs dzīvo savā kastītē un ka nav kopsakarības kā tādas, ja? Tas ir, zināmā mērā, arī diezgan liela tāda nelaime, jo arī Latvijā šobrīd, kad ir atsevišķi mazie spēlētāji, kas katrs, un jūs izdariet vienā lietā izmaiņas, nākošai tā izmaiņas kopsakara nav. Kopības izpildījums kā tāds nav. Tāpēc arī mēs no savas puses par ekspertīzēm, uz ekspertīzes atzinumiem, mēs skatīsimies viennozīmīgi uz to, kurš sniedz ekspertīzes kā tādu kopumā. Nevis atsevišķi mazie cilvēki, mazie izpildītāji kā tādi, kā fiziskās vai juridiskās personas, kā apakšu uzņēmēji. Tikai šaubas vai tiesas to respektēs. Jā, varam to skatīties ar tiesu. Vēl viens tāds precizējošs jautājums. Ja. Ņemot vērā, kad man kompānijā ir būvinženieris, kurš iespējams dabūs uz 2, nezinu, varbūt 3 sadaļām, kā saka, sfērām šo te speciālisti, ja, tad, teiksim, lai dabūtu būvkomersantu, man ir viņš jāpiesaista kā darbinieks savā uzņēmumā. Vai uz doto brīdi ir pilnīgi skaidrs, ka šis regulējums tiešām neattieksies uz certifikāciju, tad šiem te ekspertu teiksim tā, komerc uzņēmumiem, kas ir kā eksperti, jā, tad nepiesaistot šos speciālistus kā darbiniekus, bet tiešām varēs slēgt tikai uzņēmuma līgumus. Šobrīd sistēma ir radīta tāda, ka jums ir jāpiesaistos darba līguma pamati, ja mēs runājam par ekspertīzes veikšanu tajā minimālajā sastāvā, kā paredz attiecīgais regulējums. Ja? Un tas, ko es atkārtoju, tad, ja jūs savukārt paplašiniet šo sektoru, tad uz to paplašināšanas sadaļu tur jums nav nepieciešams šis darba līgums. Ja? Par to ir stāsts. Jūs dibiniet šīs attiecības tikai darba tur, kur ir reglamentēts ar noteikumiem. Un tāpēc paskatieties vēlreiz rūpīgi uz noteikumiem, tur nemaz jau nav tik plaši. Neņemsim ēkas. Paņemsim kādu citu sektoru, vienalga. To pašu meliorācijas būvi. Kā jūsuprāt meliorācijas projektam? Kādā veidā tad notiek? Jo, ziniet, visi projekts jāvērtē, jo viņš viss jāiesniedz uz ekspertīzi meliorācijas būvē. Ja? Visas sadaļas kā tādas. Tad ko jūs šobrīd, kādu jūs uzskatiet, kādiem būtu jābūt speciālistiem? Ja? Tikai vienam. Tikai tādam, kuram ir certifikāts attiecīgi tieši par meliorācijas sistēmu kā tādu. Bet savukārt vērtēšanas sakarā jūs piesaistot attiecīgos pārējos speciālistus, jums nevajag obligāti darba līgumu. Ja? Bet jūs saņemsiet tiesības kā būvkomersants veikt meliorācijas būvas ekspertīzi ar šo te vienu meliorācijas ekspertu. Pārējās visas attiecīgās sadaļas jūs piesaistīsiet klāt attiecīgos speciālistus, kas tās sadaļas ir taisījis. Ja? Arī iespējams bez darba līguma. Un tāpēc arī man vēlreiz aicinājums, ka normatīvie ietvari kā tādi jau šobrīd diezgan daudz jau pasaka priekšā. Ja? Daudz labas lietas un faktiski arī šo te pašu pārvaldību par projektētāju kā par vadītāju atbildību, tāpatās arī par ekspertīzes veicēju kā par vadītāju atbildību. Tas ir tas ietvars. Cits labs jautājums ir, par ko mēs arī esam redzējuši, kad jautājums ir, vai jūs kā eksperts veicot attiecīgā objekta ekspertīzi, vienalga, piemēram, tas pats projekts, un jūs izlases kārtā, jums bija sistēma, jūs uztaisījāt, ka jūs 10% apjomā pārbaudīsiet, bet netrāpījāt tajā procentā, kur bija tā kļūda ieslēpta iekšā. Un tā gadās taču, vai ne? Jo faktiski ir jautājums, cik lielā, kāda ir tā jūsu metodoloģija, kā jūs to izvērtējumu veiksiet. Ja? Un tad ir jautājums atkal par to, ka jūs teiksiet, ziniet, es jau atbildu tikai tur, kur es skatījos. Ko starp citu arī civil likums paredz tieši. Jo eksperts atbild to savu ietvaru. Un eksperts pateiks, ziniet, es no šīs te visas sējuma kaudzes paskatījos tikai uz 10 lapām kā tādām, bet pārējās neskatījos. Jā, tas ir pierādīšanas jautājums. Un tāpēc vēlreiz atkārtoju, ka kopumā mēs runājam par vadītāju, kā par pakalpojumu sniedzēju, kurš attiecīgi šos visus riskus menedžē un tā tālāk, viņš nevar izvairīties no atbildības. Viņš atbildēs par visu kopumā, par projektu ar ekspertīzi kā tādu. Ja? Jautājums kādā veidā, vai tāpēc viņam būtu jābūt krimināltiesiskai atbildībai, viņam būtu jābūt civiltiesiskai attiecīgi, bet mēs runājam par civiltiesisku atbildību. Ja? Protams, par krimināltiesiskajām lietām kā tādām tas ir pilnīgi atsevišķs stāsts. Ja? Mēs runājam pamatā par civiltiesisku atbildību. Noteikti vēl jautājumi, mums ir vēl vesels 3 minūtes. Jebkurā gadījumā es aicinātu šīm lietām skatīties optimistiski.
ekspertīžu ietver mēs kā birojas tikai palīdzēsim, lai ekspertīzes pēc iespējas kļūst saturīgākas, kvalitatīvākas, un mēs respektējam, ka šai te industrijai kā ekspertīzē ir jāattīstās. Es nedomāju, ka viņi izgaisīs, tas vienmēr tirgū būs pieprasīts. Jautājums, cik daudz būs reglamentēta ekspertīze, cik daudz būs nereglamentēta ekspertīze, taču mēs visiem vēlam veiksmu darbā, ja? Un birojas palīdzēs jums tām ekspertīzēm būt. Un ja jums jautājumi arī par ekspertīzes izpildījumu, jūs droši varat nākt pie mums, uzdot jautājumus, mēs varam dalīties savā pieredzē, savā attiecīgi izpratnē par ekspertīzēm. Ja? Un mēs neesam ar sodiem nesākam, mēs sākam tieši vairāk ar veicināt, runāt, lai ekspertīzes saturiskās lietas tiktu definētas. Mums jau šobrīd ir tā, ka būvkonstrukciju projektētāju asociācija diskutē par to, ka vajadzētu tieši par konstruktoru sadaļu veikt attiecīgi šo te standartu izstrādi. Mēs ļoti sagaidām, kad arī citās jomās tie ekspertīžu veicēji, kas strādā, viņi nosaka to toni, tad kādā apjomā, kādā saturā ekspertīze būtu jāveic. Lai arī pasargātu sevi tiešām no dažādiem pārspīlētām atbildībām un tā tālāk. Ja nav jautājumu, tad paldies jums visiem vēlreiz par to, ka atnācāt, un uz tikšanos nākošajās reizēs. Paldies!